Šodien raidījumā skatieties, kādu pārmaiņu priekšā ir lidlauks Spilve un lidosta Rīga. Noskaidrosim, kas ir tie cilvēki, kuriem ik uz vārda klausa piloti. Padomu rubrikā vērtīgi ieteikumi tiem cilvēkiem, kuriem lidojuma laikā mēdz aizkrist ausis. Bet noslēgumā parādīsim, kā lidostā Rīga tika filmēts Eirovīzijas nacionālās atlases uzvarētājs Anmarija videoklips. Ne bez pamata atrodamies kādreizējā lidostas Spilve ēkā, mājā, kas celta 50. gados un ir īsts staļinisma laikmeta arhitektūras paraugs. Šodien ēkas nozīmīgums ir novērtēts, tiek strādāts pie ēkas saglabāšanas un drīzumā šeit būs īsts aviācijas muzejs. Mēs esam panākuši to, ka ēkas pieminekļa status atzīst Valsts pieminekļa inspekcija, un 24. martā mēs visus aicinām uz pasākumu, kas ir piesaistīts mirklim, kad tiek piešķirts šai ēkai pieminekļa status. Un pie viena mēs, protams, parādīsim arī to, kā strādā lidlauks. Avioskolas izrādīs sevi, parādīs saviem potenciālajiem studentiem, tā kā visi laipni aicināti. Taču paralēli tiem darbiem, kas jāveic, lai ēka tiktu iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ir gādāts arī par pašas vēsturiskās lidostas mājas uzturēšanu un sakārtošanu. Ir saremontēta bojātās jumta daļas, jā. Un šī māja var kaut arī augstumā, bet viņa var šobrīd sākt izžūt. Un tas ir ļoti būtiski, jā, jo bez tā nav iespējams ne īsti arhitektoniskā izpēte tām vērtībām, kas ir saglabājušās, jā. Nedz arī nerunāt jau par to, ka būtu iespējams sākt kaut kādu restaurāciju, jā. Tas jau pirmais solis ir veikts un nākošie soļi ir mūsu plānos. Lai redzētu to kopainu, jā, mēs veidojam konsultatīvo padomu, kur ir aicināti mākslas pārstāvji, arhitektu pārstāvji, aviācijas pārstāvi, skatīties, kā šiem objektām būtu attīstīties nākotnē. Mēs esam sagatavojuši Rīgas pilsētas attīstības plāna izmaiņas, paredzot to, kad daļā, kur ir šobrīd vecā vēsturiskā ēka, būs muzeja un kultūras pasākumu iespējamība. Ja? Un savukārt paredzot arī to, ka tālākajā Spilves pļauju daļā iespējams saglabāt lidlauku. Ēkas restaurācija, muzeja izveide un lidlauku labiekārtošana ir apjomīgi darbi, kas prasa arī pamatīgu finansējumu. Vai šobrīd tas ir atrasts? Līdzekļi vēl nav atrasti. Mēs liekam diezgan lielu cerību uz kultūras ministrijas pāraudzībā esošo Norvēģijas finanšu instrumentu, kura ietvaros iespējams mēs varētu saņemt kaut kādu finansējumu. Mums ir vēl iestrādes un cerības, bet tām vēl ir pārāk runāt. Turpinot tēmu par Spilves lidlauku, kas joprojām ir iecienīta nosēšanās un pacelšanās vieta mazajām lidmašīnām, rodas jautājums, vai gaidāmas izmaiņas, ko jutīs piloti? Mēs esam uzsākuši realizēt pagājušā gada Rīgas domas lēmumu par maksu iekasēšanu, tā kā šobrīd vairs ielidot pie mums īsti nav bez maksas, ja? Jo galvenokārt tāpēc, ka tas, kas ir bez maksas, tas liekas arī nevērtīgs. Tas ir svarīgs solis virzienā, lai piloti, kas šeit lidot, apzinātos šī lidlauka vērtību. Jo nav jau tā, ka šīs maksas pilnībā viss nosedz, protams, bet šādai lietai, šādai ekstrai nav jābūt par brīvu, un tas nav pareizi aviācijas pasaulē kā tādā. Vai uzsākot maksas pieprasīšanu, lidlauks ir arī domājis par sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu? Mēs esam ieviesuši meteo informācijas, aparatūru, un piloti var saņemt reālo laikapstākļu informāciju gan šeit uz vietas lidlaukā, gan arī internetā, mājaslapā. Ir sakārtotas dažas lietas skrejceļa, marķējums, tas pats slavenais vēja rādītājs, kas tagad ir pa lielu gabalu jau redzams. Šā gada plānā ir sakārtot gaisa telpu virs lidlauka Spilve. Tādā ziņā, ka pirmām kārtām tas saistās ar pašu gaisa telpas schēmas pārveidi. Otrām kārtām ar atbilstošu informācijas publikāciju, lai visiem pilotiem visā pasaulē viņi ir vienlīdz vienkārši pieejami. Un trešām kārtām tas ir lidlauka informācijas servis, jeb AFIS, kas principā strādā kā tornis lielajā lidostā, bet ar nedaudz mazākām pilnvarām un nedaudz
mazāku to darbības lauku. Taču ar lidmašīnām un lidostām mazāk saistītos cilvēkus droši vien vairāk interesē jautājums par to, vai arī šajā gadā Spilvē risināsies aviācijas svētki, kas pērn bija plaši apmeklēti. Un izrādās svētki būs, turklāt nevieni vien. Būs vesela rinda pasākumu. Pirmais pēc tam lielākais, ko mēs organizējam un gribam visus jau laicīgi aicināt, tas ir ne tikai pilotu, bet aviatoru svētkiem 1. jūnija vīkendā. Savukārt aviācijas svētki, kas Spilvē risināsies augusta nogalē, būšot daudziem dažādiem pārsteigumiem bagāti. Par tiem gan vairāk stāstīsim tuvāk vasarai. Arī mūsu nākamais stāsts būs par lidostām. Nevaram nepieminēt, ka Latvijas galvenā lidosta Rīga, uzsāka nopietnus darbus pie infrastruktūras labiekārtošanas, kas finālā ceļotājiem ietaupīs laiku. Finansējums praktiski tiek domāts 3 dažādām lietām. 3 dažādas lietas. Tā ir pirmkārt, lai mēs varētu resertificēties. Tas ir pats tas galvenais jautājums, jo 2013. gadā lidostā ir jāsertificējās par jaunu. Un tur ir galvenās 2 lietas, drošības lietas. Tie ir uguņi un tie ir sānu nosēdjoslas. Tās nosēdjoslas ir tāda, ka blakus skrejceļam ir tikpat stiprs skrejceļš kā skrejceļš, tikai vienkārši ar zālīti. Pilots no savas kabīnes redz zālīti. 90 metrus abās pusēs ir faktiski skrejceļš ar zālītes segu. Tā ir prasība drošībai, lai lidmašīna, ja gadījumā viņi noskrien no ceļiņa nost, nekas ar viņu nenotiek. Un otri ir uguņi no ziemeļa puses 350 metri. No ziemeļa puses 550 ir, būs 350, 200 metru starpība. Tātad, lai lidmašīnas vienmēr varētu nosēsties ar redzamību līdz 350 metriem no abām pusēm. Par šo naudu arī rekonstruēsim 2 peronus, rekonstruēsim 4. un 3. peronu. Viņš, protams, paplašināsies. Tas ir pirmkārt, kopumā kaut kādas apmēram gandrīz pie 20 papildus vietām būs lidmašīnas stāvvietas, bet tas nav pats galvenais. Šie peroni tiks rekonstruēti un moderni. Viņi būs, katrai lidmašīnai būs klāt elektrība, ūdens, kanalizācija, degviela, visas tās lietas tiks pievilktas jau pie lidmašīnas un nevis vedīsim degvielu ar mucu, un nevedīsim arī kanalizāciju ar mucu projām, bet tas jau viss tiks pieslēgts lidmašīnai. Un vēl viena ļoti mums būtiska lieta ir ātrās nobrauktuvas, jo šobrīd, ja no dienvidiem mēs nosēžamies, tā lidmašīna jau puses skrejceļā ir nobremzējusi, bet viņi tālāk ripina līdz galam, lai viņi varētu tikt pie lidostas. Kamēr šī lidmašīna no skrejceļa, nākošā netiek laist uz skrejceļa. Un līdz ar to tas apmēram 2 reizes pātrinās lidmašīnu nosēšanās biežumu un pacelšanās biezumu. Projekts lidostai ļaus realizēt arī darbus, kuriem līdz šim pietrūcis līdzekļu. Tostarp, beidzot arī lidosta Rīga varēs nevien domāt, bet arī strādāt zaļi un ekoloģiski. Modernas zaļas lietas, kaut vai de-icing platformas abos skrejceļu galos tiks izbūvēts. De-icings tas ir lidmašīna apstrāde ziemas apstākļos pirms lidmašīna sāk lidot. Un šobrīd mēs to darām jebkurā vietā uz peronu, viņi piebrauc mašīnu, viņi vienkārši apsmiedzina. Problēma rodās tad, ja faktiski pēc 15 minūtēm šai lidmašīnai ir jāizlido, jo strādā tas šķidrums apmēram 15 minūtes. Pēc 15 minūtēm viņš vienkārši noticējis nost. Tad, kamēr viņi aizbrauc līdz skrejceļa galam, nedod Dievs kaut kur vēl aizķerās, nedod Dievs tur nepalaiž viņu uzreiz uz skrejceļu, un tas viss ievāk laiku. Tagad abos skrejceļa galos būs de-icing platformas. Vienalga, pa kuru pusi lidmašīna celsies augšā, viņi vispirms iebrauc šai de-icing platformā, ja viņi vajag, viņi apstrādā, tālāk viņi izgriežas uz skrejceļu, un viņai nekas vairs nav starpā. Tāpat zaļo domāšanu lidosta Rīga turpmāk varēs realizēt arī atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ir paredzēts izbūvēt milzīgu konteineru, kurā notiks atkritumu savākšana un šķirošana. Tā ir liela būve, konteineru tipa, kurā iebrauc mašīna iekšā, kur tiek šķirot atkritumi, jo viņi ir pirmkārt slēgta. Lidlauks baidzīgs slēgts, jo putni ir lidlauka biedz, lai tur netiek ne putni, ne zvēri. Un lai tomēr mēs esam pietiekoši moderni, lai negāžam visu kopā, teiksim, papīrus ar citiem atkritumiem, jā, mēs tomēr šķirosim šos atkritumus. Jāpiebilst būvdarbus, kas lidostā sāksies jau tuvākajā laikā. Pasažieri tiešā veidā neizjutīs, taču nākotnē tie ļaus būtiski saīsināt laiku, kas nepieciešams, lai lidmašīna paceltos un nolaistos. Tātad laiku ietaupīs katrs, kurš mēdz izlidot un ielidot lidostā Rīga. Starp citu, runājot par lidošanu, droši vien sēžot lidmašīnā, daudziem prātā nāk domas, ka veselība, pat dzīvība atdota lidmašīnas kapteiņa rokās. Taču tā ir taisnība tikai daļēji, jo par drošību debesīs tiek gādāts no zemes.
Gaisa kuģa kapteinis, jā, viņš ir vairāk tāds redzams. Dispečers tāds pelēks kardināls, paliek aizmugurē, kurš zina, ko viņš dara, viņš apzinās, ko viņš dara, viņš apzinās arī savu lomu. Teiksim, mēs visi vasarā pastamies debesu jumā un skatāmies, kā lidmašīnas aiz sevis atstāja baltās āstas. Pilots mēdz teikt, arī kā mēs te zīmējam augšā, nē. Zīmuls stāv uz galda, viņš neko nezīmē. Mēs esam tie, kas zīmē. Mēs sakam vai pa labi, vai pa kreisi un tā tālāk. Tā kā katrs gaisa kuģa kapteinis ir atbildīgs par savu gaisa kuģi, par saviem pasažieriem un tā tālāk. Mēs sēžam un mēs esam atbildīgi, mēs strādājam un esam atbildīgi par vienu, otru, trešo, visiem gaisa kuģiem un viņu pasažieriem, kas ir mūsu atbildības zonā. Tātad mēs esam atbildīgi, lai viens gaisa kuģa kapteinis, tāpēc, ka viņam ir jānokļūst tajā pat vietā, kur izrādās otram gaisa kuģa kapteinim ir jānokļūst, bet, kopā viņi to īsti izdarīt nevar, tāpēc mēs esam tie, kas uzstāda intervālus, kas ievēro, lai tie intervāli tiktu ievēroti, kas dod instrukcijas, lai netiktu pārkāptas drošības prasības, lai viss tas notiktu organizēti, kārtīgi. Turklāt kārtība tiek nodrošināta visa lidojuma laikā. Tiesa par to gādā neviens gaisa vadības kontrolieris. Lai saprastu precīzāk, ir lidojums jāsadala vairākās fāzēs vai vairākās daļās. Teiksim, jūs kā pasažieris iekāpjat lidmašīnā iekšā, tad neviena kustība lidmašīnai tālāk nenotiek bez saskaņošanas. Tātad lidmašīna vēlās iedarbināt dzinējus. Viņi jautā atļauju dispečeram, vienam, teiksim, dispečeram. Tālāk, lai uzsāktu manevrēšanu līdz skrējceļam, viņi jautā atļauju citam dispečeram. Lai atļautu ekipāžai pacelties, viņi jautā atļauju trešam dispečeram. Ir laiks kliedēt arī mītu par dispečeru darba vietu. Izrādās, nebūtu ne visi gaisa vadības kontrolieri sēž tornī. Nereti cilvēki tieši padomā, ka tieši tornis ir tas, kur vispār dispečeri dzīvo. Neviens neiedomājāties par to, ka ir arī dispečeri, kas vada lidojumus, kurus mēs nemaz šeit neredzam, bet redzam tās baltās astītes aiz lidmašīnām. Turklāt tā kā Latvijā nesalīdzinām vairāk ir to lidmašīnu, kas šeit nevis nolaižas vai paceļas, bet gan vienkārši pārlido pāri, daudz vairāk ir arī dispečeru, kas šīs pārlidojošās lidmašīnas vada. Viņi strādā tā saucamajā gaisa vadības zālē un veicot savus darba pienākumus īstas lidmašīnas dabā var arī nemaz neredzēt. To vietā ir nemitīgi kustīgi objekti datoru monitoros. Savukārt gaisa satiksmes torņa dispečeriem ir jāgādā par kārtību un drošību uz lidlauka. Un tas nozīmē, ka torņa dispečeriem jāprot nevien vadīt lidmašīnas, kas gatavojas pacelties vai nolaisties lidostā, bet arī jātiek galā ar neskaitāmajām tehnikas vienībām, kas strādā lidlauka teritorijā. Mums ir līdz 25 līdz 30 lidojumiem stundas laikā. Tas ir ievērojams skaitlis, un ja vēl uzsniegs sniegs, vēl ir jāstrādā ar tehniku, kas atbrīvo skrējceļu no sniega, ja vēl ir dažādi mērījumi, putni jābiedē, tā viss ir papildus tehnika, papildus noslodze dispečeram. Nedod Dievs notiek kāda ārkārtēja situācija. Turpmāk raidījumā dosimies 100 gadus senā pagātnē un skaidrosim, kur Rīgā tika ražotas lidmašīnas. Atklāsim, kā lidostā tika filmēts Eirovīzijas nacionālās atlases uzvarētājas Anmarija videoklips, bet padomu rubrikā skaidrosim, kāpēc ir bīstami lidot, ja piemetušās iesnas un kā izvairīties no ausu aizkrišanas lidojuma laikā. Šobrīd atrodos privātā darbnīcā, kur lēnā garā top koka lidmašīna. Cerams, lidmašīna, kas spēs arī lidot. Taču izrādās laikā pirms Pirmā pasaules kara Rīgā darbojās vairākas darbnīcas, kurās lidmašīnu ražošana bija pieņēmusi jau rūpniecisks apmērs. Iepriekš stāstījām par pirmo motorizētā lidaparāta lidojumu Latvijā. Toreiz pilotam Meinbaumam ar Hansa Grāda vienplāksni, kuru no Vācijas uz Rīgu bija atgādājis velosipēdu rūpnieks Leitners, izdevās atrauties no zemes, tādējādi ierakstot pirmo rindiņu Latvijas aviācijas vēsturē. Jāteic, vēl šodien, braucot pa Brīvības ielu Rīgā, uz kādreizējās velosipēdu rūpnīcas sienas, kur darināts arī lidmašīnu detaļas, ir saglabājušās liecības par senajiem notikumiem. Stāstījām arī par rūpnieku Teodoru Kalepu, kurš Zolitūdē veidoja rūpnīcu motors un visai sekmīgi nodarbojās ar lidaparātu būvi. Taču ar to ne tuvu nav pateikts viss. Laikā līdz Pirmajam pasaules karam Rīgā bija vairākas vietas, kur meistaroja lidmašīnas. Noskaidrosim, vai rīdzinieki par to kaut ko nojauši? Nezinu gan. Nu nezināšu gan. Nav nejausmas. Nē, nezinām tiešām. Oi, zinu, ka tika ražots, bet tieši nezinu, kur. Man liekas, Ērenpreses, ne? EFA konstruktors ir bijis. Nē. Nekas nav dzirdēts? Nē.
VF rūpnīcā? Noteikti nē. Nezinu, nē. Varbūt, ka VF-ā. Vai Dievs pasaka, nē? Nē. Nekas nav dzirdēts. VF-ā? Nezinu. Tāda nelaba aizdoma, ka tas varētu būt Rīgas vagonu rūpnīca, kur vispār varēs braukt ar riteni pāri, tur vēl var redzēt tādas vecas ēkas. Un cik es saprotu, kāds man stāstīja, ka tur varētu būt, ka tur ražoja kādreiz lidmašīnas. Ir taisnība, ka rūpnīcā VF kādreiz tiešām tika ražota slavenā Latvijas aviokonstruktora Kārļa Irbīša lidmašīnas, taču tas notika stipri vēlākos gados, pirmās Latvijas brīvvalsts laikos. Taisnība ir arī tā, ka pirms Pirmā pasaules kara lidmašīnas Latvijā tika būvētas ar vilcieniem saistītā rūpnīcā, taču tā nav šodien joprojām visiem labi zināmā Rīgas vagonbūves rūpnīca. Nē, šeit nekad nav ražotas, lidmašīnas ir ražotas Rīgas Krievu Baltijas vagonu rūpnīcā, tātad, jā, tā ir rūpnīca, kas ražoja pasažieru un kravas vagonus 19. gadsimta sākumā. Tātad jāatceras, lidmašīnas pirms Pirmā pasaules kara tika ražotas Krievijas Baltijas vagonu rūpnīcā, šodienas Ruso-Baltu teritorijā. Vairāk par to mums pastāstīs aviācijas vēsturnieks Edvīns Brūvelis. Ražoja lidmašīnas Baltijas vagonu būves rūpnīcā. Rūpnīcas cehā. Tur vispirms tā bija ļoti progresīva rūpnīca vispār cara laikmetā pirms Pirmā pasaules kara. Viņi bija tātad bez vagoniem, viņi būvēja arī automašīnas, automašīnu motorus. Un 11. gadā rūpnīcas vadība izvirzīja domu, ka varētu arī atvērt pie vagonu būves rūpnīcas aviācijas nodaļu. Šī nolūka tika uz Franciju sūtīts bruņošanas pārvaldes uzdevumā inženieris, lai iepirktu kādu no ārzemēs esošām lidmašīnām par viņu iespējamo būvi pēc licences. Tā rūpnīca tad atradās vagonu būves rūpnīcā teritoriāli kaut kur starp bijušo Bruņnieku ielu un Vagonu ielu. Tas netālu no dzelzceļa līnijas. Ja. Un tur tad tika attīstīts vispirms kā aviācijas darbnīcas. Tur tika atvesta tā pirmā no Francijas iepirkta lidmašīna Sommer tipa. Un tur viņi arī samontēja. Tas viss tā būs, vagonu būs rūpnīca turpinājās un izbeidzās līdz Pirmā pasaules kara sākumam, par cik Austrum fronte bija pievirzojusies tuvu Rīgai 15. gadā, jau 13. gadā šo vagonu būves aviācijas nozari pārcēla uz Petrogrādu, kur viņi attīstījās par vienu no galvenām Krievijas kara lidmašīnu būves rūpnīcām. Bet visvairāk arī Rīga tika tajās Zverevu aviācijas lidmašīnu būves rūpnīcā, ja, kas atradās arī it kā turpatās, kur tā vagonu būves aviācijas nodaļa. Lidija Zvereva cariskajā Krievijā bija unikāla persona. Viņa bija Krievijā pirmā sieviete pilota un aviokonstruktori. Rīgā Lidija Zvereva nodzīvoja dažus gadus. Šeit viņa apprecējās arī ar Vladimiru Sļusarenko. Kopā ar dzīves biedru viņa dibināja lidotāju skolu un strādāja tajā par instruktoru. Tāpat Lidija Zvereva kopā ar savu vīru izveidoja darbnīcas, kurās tika būvētas lidmašīnas pēc Krievijas kara ministrijas pasūtījuma. Un te pavisam negaidīti izpaudās arī Lidijas Zverevas dotības aviokonstruēšanā. Taču līdzīgi citām aviodarbnīcām Rīgā, arī Lidijas Zverevas izveidotās sākoties Pirmajām pasaules karam tika evakuēta. Droši vien katram ir gadījies, ka lidojuma laikā aizkrīt ausis. Nedod Dievs, tās sāk arī sāpēt. Izrādās, šeit visa nelaimes sakne meklējama degunā. Noskaidrosim, kā izvairīties no aizkritušām un sāpošām ausīm lidojuma laikā. Ja ir aizliks deguns, tad tur kaut kas klāt noteikti būs. Viena lieta ir tā, ka var sāpēt galvu, otra lieta ir, diemžēl, var sāpēt ļoti ausis. Jo ir tāda caurule, kas ir no aizdegums uz vidusauss. Ja ir iesnas, tā caurule ir pa pusē deguns, pa pusē vidusauss. Ja, viņa tāds savienojuši orgāns. Un ja tā caurule ir cietusi, tad, diemžēl, mums šausmīgi pārsteidz ļoti nepatīkama lieta kā sāpes ausī, kas ir
lidmašīnā tur augšā. Netik daudz ceļoties augšā, kā laižoties lejā. Kas tad notiek? Bungu dovums ir izklāts ar gļotādu, un tā gļotāda visu laiku ražo, tā kā mūsu mute visu laiku ir mitra ar siekaliņām, nu tad kaut kas līdzīgs ir arī austiņā. Un tam šķidrumam vajadzētu pa to caurulīti noticēt uz leju un norīties. Bet, ja tā caurule mums ir aizpampus ciet, tad, diemžēl, tas šķidrums tur rodās un viņš nekur projām neaiziet. Un tas šķidrums zem liela spiediena mums tad ir vidusausī. Jo, diemžēl, tas šķidrums, kas ir sakrājies austiņā, ir lieliska vide, lai uzkrātos tur, veidotos strutus un tā tālāk. Un ja mēs ātri viņu neevakuējam to šķidrumu no tās auss, tad, diemžēl, var tur būt ilgstoši dzirdes zudums tajā ausī, ļoti nepatīkams sajūtas un kas kādreiz var vilkt arī līdz operācijām un tādām lietām. Ārstu prognozes par to, kas notiks, ja lidosiet cīnoties ar hroniskiem iekaisumiem vai arī reizē, kad vienkārši piemetušās iesnas izklausās biedējoši. Tādēļ, protams, būtu labāk pirms lidojuma kārtīgi sadakterēties. Bet ko darīt, ja pat tiešām ir jālido, bet iesnas neatkāpjas? Ja ir iesnas, un ir jālido, ko tad darīs? Pirmām kārtām ir jāņem līdzi deguna pilieni, kas ir tie, kas ausu kakla deguna ārstiem nepatīk, ka viņas lieto ilgstoši. Bet tie ir ātras darbības deguna pilieni, kas ir kaut vai olīns, simelīns vai vienalga, kas no šitiem te pilieniem, kas ļoti ātri attaisa degunu vaļā. Viņš pirms lidojuma, pirms jūs pēdējo reizīti parādat biļetīti, tad kāpjot iekšā lidmašīnā, vajag iepūst katrā nāsītē pa vienam pūtienam, un ja tas lidojums ir vairāk pa kaut kādām 2 stundām, kad jūtam, ka atkal tā lidmašīna iet uz nolaišanos, pūšam vēlreizīt. Ja? Maksimāli, lai degunu dabūtu vaļā. Taču izrādās, ir arī radikālāki paņēmieni, kas ļaus izvairīties no nopietniem veselības sarežģījumiem tiem cilvēkiem, kuriem hroniski un neizbēgami ir gan iekaisumi, gan arī vajadzība lidot. Kādreiz dara tā, ka pirms lidojuma iegriež bumplēvīti, lai bumplēvītē ir caurums, tā kādreiz dara. Un ja tur ir kaut kāds iekaisums bijis, tiešām steidzami jālido un citu neko nevar darīt, tad tā arī atstāja tas caurums tur būtu, bet lai tas caurums būtu ilgstošāk, tad ieliek tur tādas drenas. Pamatā ir doma izlīdzināt spiedienu, kas ir ārpusē un ir bungu dobumā. Bet noslēgumā ieteikums tiem, kuriem arī bez iesnām ausis lidojuma laikā mēdz aizkrist. Tās dabūt vaļā var palīdzēt žāvāšanās un regulāra siekala norīšana. Taču pieredzējuši lidotāji stāsta, ka labākais veids, kā izvairīties no ausu aizkrišanas, ir kožļāt kožļājamo gumiju. Īpaši to ieteicams darīt lidmašīnai paceļoties un nolaižoties. Līdzīgi kā kožļājamā gumija palīdz arī ledenes sūkāšana. Šeit mediķi gan aicina pievērst uzmanību tam, lai komfeta nebūtu pārlieku neveselīga un lidojums nebeigtos ar zobu sāpēm. Bet atgriežoties pie ausīm, ja tomēr ledenes nav līdzējušas un ausis ir aizkritušas, tās var mēģināt vienkārši atpūst vaļā. Lai to izdarītu, deguns jāizspiež ar pirkstiem ciet un jāmēģina caur degunu ar maksimālu spiedienu pulst gaisu ārā. Tam vajadzētu palīdzēt. Taču, ja pēc lidojuma jūtat sāpes ausīs, pierē vai acīs, pats pareizākais ir nekavējoties doties pie ārsta. Aizvadītajā nedēļā neierasts skats bija vērojams lidostā Rīga. Lidostas apmeklētāji kļuva par lieciniekiem tam, kā tiek filmēts mūsu Eirovīzijas atlases uzvarētājs Anmarija videoklips. Vajadzētu būt, ka skatītājiem klips jau ir prezentēts, bet mēs varam parādīt, kā notika pati filmēšana. Filmēšana notika laikā, kad lidostā aktīvi ierodas ceļotāji, un jāatzīst, stāvot rindā uz reģistrēšanos lidojumam, vairums lidostas apmeklētāji ar interesi vēroja dejojošo kompāniju un vīrus, kas šurpu turpu stumdīja gaismas vai kameras. Interesanti, vai kāds no lidostas apmeklētājiem arī mēģināja noskaidrot, kas šeit īsti notiek, varbūt pat pieteicās par brīvprātīgo dejotāju grupai. Jā, mēs visu laiku gaidām, ka kāds pievienosies, neviens nepievienojas. Šodien mēs filmējam lidostā Anmarija Beautiful Song dziesmas pēdējos kadrus, burtiski. Varam atklāt, ka filmēšanas grupai bija jāstrādā tiešām saspringtā režīmā, jo jau nākamās dienas vakarā klipam vajadzēja būt gatavam. Bet atgriežoties pie filmēšanas procesa, klipa veidotāji neatklāja scenāriju visās detaļās, taču tā būtība mums ieskicēja. Un te arī radās skaidrojums tam, kādēļ filmēšana bija jāveic lidostā. Mēs palikām pie tā, ka tā dziesma ir tāda stāstoša, ar tādu foršu stāstu, un patiesībā tas stāsts arī ir būtisks tajā visā dziesmā, ka mēs mazliet tā kā rādām tādā mazliet Mamma Mia mūziklu stilā, tā salīdzinoši rādam
lielos vilcienos meitenes ceļu no tā brīža, kad viņi ir saņēmusies, ierakstījuši šo dziesmu, līdz pat tam brīdim, kad viņi lido, es nezinu, pieņemsim kaut uz Baku, pieņemsim kaut uz koncertūru, būtībā nav svarīgi. Nu, tā kā tas ir tāds ceļš, mums ir vairākas filmēšanas dienas, vairākas filmēšanas vietas, un šī ir pēdējā, tāds grand fināls. Jācer, ka saspringtais darbs būs sekmīgi noslēdzies un dziesmas klips būs izdevies, bet Anmarī novēlam, lai viņas dziesmu par skaistu atzīst arī Eirovīzijas skatītāji. To arī šīs dienas lidojuma plānu esam izpildījuši. Tiksimies jau pēc nedēļas, kad parunāsim par dīvainajām automašīnām, kas lidostā stunda lidmašīnas. Starp citu, noskaidrosim, vai arī šajā gadā Rīgā sabrauks pasaules aerobātikas pilotu elite. Tas arī viss. Uz tikšanos! Atā!